Lai šo mūsu zelta dziesmu dalībnieki nokļūtu uz skatuves, viņiem noteikti ir jāiziet cauri šai te izejai. Šai izejai noteikti cauri izgāja arī jaunā dziedātāja Dāca Upīte. Jāteic, ka viņai bija pilnīgi pazudis satraukums. Kur tas bija pazudis, tūlīt pajautāsim. Dāc, kāda ir sajūta pēc pirmās uzstāšanās, kad viņi jau ir tomēr aiz muguras? Ja godīgi, tad jau pirms bija tā, ka gaidīja lampu drudzi. Neatnāca. Tāds vismaz ne tādā pakāpē, kā es to biju iedomājusies, jo tomēr man, varbūt salīdzinājumā ar pārējiem maniem kolēģiem, nav tā pieredze bagāža tik liela, līdz ar ko tas stress jau ir dubultā un tā atbildības sajūta līdz ar to, bet man liekas, veiksmīgi pārvarēju to uztraukumu, drebulīti un nodziedāju tik labi varēju. Vai tu arī dzirdēji kaut ko no tā, ko teica profesionālā žūrija? Dzirdēju, jā, un, protams, ņēmu vērā tos norādījumus. Katram ir tā dziesma iespējas atmiņā un mīļa ar to, kādu viņa varbūt ir skanējusi līdz šim, un jaunās aranžīs varbūt nav tik uzreiz ausī tīkamas, bet tāds bija mūsu uzdevums – parādīt katru dziesmu tādā veidā, kā mēs to izjūtam, un es viņu izjūtu tieši tā. Uz skatuves es saprotu, ka tu jau ar lampu drudzi esi tikus galā, bet kā tu jūties starp saviem kolēģiem, starp vairāk vai mazāk zinošiem dziedātājiem? Īstenībā, saka jau, ka mēs konkurējam. Varbūt tas viens faktors, ka mēs netiekam izbalsot, ir rada tādu mierīgāku atmosfēru. Un otrs ir tas, ka mēs īstenībā viens otru ļoti atbalstam. Jūs redzat, mēs nonākam no skatuves, visi malcīts, labi nodziedāji. Tas ir arī ļoti atbalsts par to, ka savējie negriež tev dunci mugurā, bet atbalsta un nopājā plecs, tad arī tu redz, ka tev tas laiks ir bišķiņ sašļuts. Kā domā, tā būs līdz šou beigām? Dzīvosim, redzēsim. Paldies tev, līdz nākamajam.